Labdien! Mani sauc Marks Zeltiņš, un man dzīvē ir svarīgas 3 lietas – ģimene, darbs un vide, kurā es dzīvoju. Mēs ar sievu esam izaudzinājuši 2 bērnus – dēlu Robertu un meitu Beātu. Un man ir svarīgi viņa dzīve un nākotne Latvijā. Es pats savu dzīvi esmu saistījis ar izglītības jomu, jo ticu, ka zināšanas ir mūžīgas, neatņemamas un sniedz mums nepieciešamās priekšrocības. Un man rūp mūsu pilsēta, kurā es dzīvoju, audzinu bērnus, kurā dzīvo mani vecāki un kur paliks mans darbs. Un visbeidzot, man rūp mūsu vecumdienas. Vai būs izaugusi jauna paudze, kas dzīvos Latvijā, kas sniegs mums palīdzīgu roku, maksājot šeit nodokļus. Rīga ir būvēta miljonus iedzīvotāju, taču pašlaik tās iedzīvotāju skaits ir par 3 daļu mazāks. Bet pilsētas saimniecība jāuztur, un ar katru gadu tas kļūst arvien dārgāk un dārgāk. Lētāk nekas nepateikt, tas ir fakts. Šo situāciju mēs varam salīdzināt ar māju, kas ir būvēta lielai, spēcīgai ģimenei, taču gadu gaitā mēs esam pazaudējuši lielāko daļu ģimenes locekļu un palikuši ar lielu tukšu saimniecību un lieliem izdevumiem. Vai tiešām mēs gribam redzēt šādas savas vecumdienas? Ar lieliem izdevumiem, tukšu māju un mazu valsts pašvaldības atbalstu? Es uzrunāju katru no jums, jo man nav pieņemama esošā politika, kas ir novērsusies no ģimenēm. Vai tā ir neatkarība, par ko mēs sapņojām? Darbu latvietis brauc meklēt uz ārzemēm. Politiķi to vien dara kā strīdus par nacionālajiem jautājumiem, 20 gadu garumā mērķtiecīgi šķeļot sabiedrības savās interesēs. Liekas, ka laiks ir apstājies, jo katru gadu notiek viens un tas pats. Arī Rīgas attīstība ir apstājusies, tiek uzburts ilūzijas. Nekas netiek darīts, lai nauda tiktu pelnīta. Tā tiek tērēta maizē un izrādēm. Bet mēs taču zinām, kāds patiesībā ir. Ja turpināties kā līdz šim, tad jau pēc pāris gadiem nebūs no kā maksāt sociālos pabalstus. Nebūs no kā labiekārtot pagalmus, remontēt ceļus un rīznieki būs piekrāpti. Tādēļ es un man komanda esam nodefinējuši vērtības, kas vieno nevis šķeļ. Iestājāmies par profesionālu pieeju, nevis politiskām intrigām. Piedāvājam praktiskus risinājumus, nevis solam zelta kalnus. Augoša un pelnoša Rīga. Siltas mājas, samaksājumi komunālie maksājumi, gludi ceļi un ietves. Labiekārtot pagalmi, izskoloti bērni un atbalstīt pensionāri. Plašs uzņēmējdarbības atbalsts, Rīga kā izdevīgākā ražošanas vieta Eiropas Savienībā. 1 miljards latu piesaistītu ārvalstīšo investīciju 4 gadu laikā. 20 000 ārvalstu studentu. Ir jānostiprina Rīgas ģeopolitiskā nozīme un jāatjauno Rīgas kā vadošās Baltijas jūras reģiona metropoles status. Tas viss ir izdarāms smagu darbu, ir tikai jāgrib. Mēs esam pieredzējuši dažādas laikus un solījumus. Redz būšot reformas, kārties atgriešanās, zaļāka nākotne, būs vienota valsts un nācijas saskaņa. Kaut kas jau no tā piepildās, bet princips dēlu sev atmet tev joprojām pastāv. Tas pastāv tikai tāpēc, ka rīdzniekam ir izveidojusies atkarība. Atkarība balsta par vecajām partijām, un vecās partijas to zina. Taču jebkura atkarība ir kaitīga, un no tās jāatbrīvojas. No strupceļa jātiek ārā. Piesmaldētais gaiss Rīgā ir jāizvērtē. Ir jāatver loks, jāielaiž jauna elpa, jaunas vēsmas, jauna dzīve. Tev ir izvēle vienoti Latvijai.